Kā parasti ar astroloģisko prognozi mūs iepazīstinās un, cerams, nesarūktinās Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Kā es arī gaidīju, tuvākās nedēļas laikā mēs iegūsim kaut kādu atvieglojumu. Tā saucamais lielais krusts dilst un vairāk netraucēs, un mēs nodzīvojam vissmagāku 2014. gada posmu. Tuvākās nedēļas vissvarīgākais aspekts viennozīmīgi būs Venēras un Urāna savienojums. Tieši ceturtdien mēs vērosim precīzu savienojumu, un ņemot vērā, ka šis savienojums ļoti harmoniski aspektēts ar citām planētām, mums pats kosmos it kā aicina izmantot brīnišķīgus apstākļus, lai kontaktētu, baudītu kompāniju, kur ir draugi, citi tuvākie cilvēki, vai arī mēs varam apmeklēt dažādus mākslinieciskus pasākumus, varbūt kaut kādu galeriju vai kino vai kaut ko citu. Nedēļas beigās mūs gaida viena diezgan saspringta diena, tā ir svētdiena, jo svētdien mēnesis būs blakus Plutonam ļoti saspringtu aspektu kopumā, un tas brīdina mūs, ka, lai mēs uzmanamies, lai nedabūtu kaut kādu traumu, sevišķi varbūt mugurkaula, kaut kādas nepatīkamas izjūtas mums var notikt. Un arī citas problēmas, jo Jupiters ar Venēru arī saspringtajā aspektā mūs brīdina, lai mēs uzmanītos, lai varbūt kaut kādas materiālas vērtības nepazustu kaut kur. Un ar katru dienu līdz maija beigām saspringtu aspektu būs mazāk un mazāk, tāpēc priekšā ir gaišāks laika posms.